Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, un šodienas stāsts man ir nevis par kādu konkrētu ritekli, kā tas ir bijis iepriekš, bet par muzeju. Jo mēs esam pieraduši, ka augusts ir jubilejas mēnesis, un parasti to asociējam ar Latvijas dzelzceļa dibināšanu. Šogad Latvijas dzelzceļam augustā palika 105 gadi. Bet jubileja augustā ir arī pašam muzejam. Un šogad tā ir apaļa 30 gadi, kopš muzejs juridiski ir nodibināts, bet faktiski jau muzeja tapšana, protams, nenotika vienā dienā. Un pirmsākumi, ideja par muzeja veidošanu faktiski ir gandrīz 100 gadu veca, jo jau pagājušajā gadsimta 20. gados bija tāda doma un arī tika uzsākta potenciālu eksponātu apzināšana. Tomēr tas, diemžēl, nerezultējās kaut kādā reālā rezultātā un uz laiku doma tika aizmirsta. Bet tajā pašā gadsimtā, tikai 70. faktiski vairāk kā 80. gados, doma atkal atzima. Tika veidots muzejs, varbūt nedaudz arī propagandas vajadzībām šis muzejs tapa, bet tomēr tika izveidots vismaz sabiedriskā kārtā Jelgavā. Par to citu reizi stāsts, jo 80. gadu beigās uzsākās arī process, kurš noved tieši pie šī muzeja izveidošanas Rīgā, tieši šajā vietā, kaut gan arī sākumā nebija doma, ka šeit Pārdaugavā tas varētu atrasties. Proti, primārais uzdevums bija iegūt pēc iespējas vairāk ritošā sastāvu eksponātus, kolekcijas priekšmetus, jo tagad var teikt, ka tie ir krājuma priekšmeti, lokomotīvas, vagonus, kas nu vēl tobrīd bija sens, ko vēl tobrīd senu varēja atrast, jo, kā zināms, dzelzceļš ir diezgan sarežģīts organisms, ne tikai toreiz Baltijas dzelzceļa, tagad Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļa īpašumā atradās ritošais sastāvs, bet arī daudzu uzņēmumu un pat privātu personu. Tātad process sākās un 1991. gadā jau tika izveidota komisija, bet tas galvenais grūdienis faktiski bija 1992. gads, kad darbu atkal uzsāka Latvijas valsts, tobrīd uzņēmums Latvijas dzelzceļš, un muzeja veidošanas procesam tika piešķirta vēl viena jēga, proti tieši Latvijas dzelzceļa vēstures apzināšana, un ne tikai apzināšana, bet arī, protams, parādīšana un tā, lai to varētu arī uzzināt ne tikai uzņēmumu darbinieki, bet arī faktiski ne tikai Latvijas, bet visas pasaules iedzīvotāji, kuri interesējas par dzelzceļu. Un 1994. gadā, tātad pirms 30 gadiem, oficiāli tika nodibināts Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs. Un jau tobrīd bija pietiekoši daudz ritošā sastāvu priekšmeti savākt, tobrīd tie tika koncentrēti Jelgavā, lai būtu nepieciešams sameklēt tiem piemērotu vietu, kur tos eksponēt, kur tos izstādīt. Un kopš 1996. gada muzejs ir šeit, Uzvaras bulvārī, toreiz 2.4, tagad 2A, un tobrīd tur bija tikai viens pievedceļš no Torņakalna stacijas, un ar to, protams, bija par mazu, bet jau 1998. gadā te parādījās pirmās lokomotīvas un vagoni. Tomēr tikai 2005. gadā tas materializējās tādā izpildījumā, kā tas redzams šobrīd man aiz muguras. Sliežu ceļu daudzums un to kopgarums bija pietiekoši, lai šeit pārvestu visu, kas bija uzkrāts Jelgavā. Un turpmāk muzejs vairāk, protams, ir nodarbojies ar ritošā sastāva un ne tikai dažādu krājumu priekšmetu restaurāciju, atjaunošanu, līdz tādai stadijai, lai tos varētu eksponēt un parādīt plašākai sabiedrībai. Bet vēl jau arī ir krājuma daļa, kas nav eksponēta. Tas attiecas ne tikai uz ritošo sastāvu, bet arī uz aptuveni 20,000 krājumu vienībām, kuras sastāv no dažādām kolekcijām, piemēram, pastkartēm, vimpeļiem,
diplomiem, vilcienu sarakstiem, stacijas priekšmetiem. Ļoti daudz un dažādi krājumi priekšmeti ir muzeja rīcībā, un jāgaida noteikti ir kāda nākamā izstāde. Es ceru, ka nākamgad mums būs jauka izstāde par Fēniksa rūpnīcas vēsturi, lai daļu no šiem krājuma priekšmetiem ieraudzītu arī plašāks interesantu loks. Bet šobrīd vēr uz durvis cita izstāde tieši par Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja vēsturi, un to arī laipni aicinām apmeklēt. Izstādes norises laiks būs vairāk mēneši, mums precīzi vēl nevaram pateikt to finišu datumu, bet jebkurā gadījumā no šīs nedēļas izstāde jau ir aplūkojama. Un neaizmirstiet apciemot Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja tradicionālajos peronu svētkos. Šogad tie norisināsies sestdien, 31. augustā, kad būs durvis atvērtas vismaz 6 dažādiem ritošā sastāva eksponātiem, lokomotīviem, vagoniem, kas ikdienā nav atvērts, un ekskursijas vai stāstus par šiem ritekļiem palīdzēs un organizēs bijušie dzelzceļnieki, tie, kas tieši ar šīm lokomotīviem vai vilcieniem kādreiz ir braukuši, tos vadījuši. Tātad visi laipni aicināti uz muzeju.